ir partneru semināri. Kas tas ir? Tas ir, kad mūsu biedri, cienījamie uzņēmēji nāk un stāsta par savām iecerēm, savām idejām un apmainās ar pieredzi. Un, manuprāt, viena lieta ir mācīties kā no grāmatām, bet tik vērtīgi ir apmainīties ar idejām, pieredzi, viedokļiem, un, manuprāt, no tā mēs tikai iegūstam. Šis seminārs būs par standartiem, un es tūlīt došu vārdu mūsu LDK biedriem un viņu pārstāvju Valdu Dome. Ko mēs runājam, tātad ir uzsvērt klāsts infrastruktūra un uzņēmējdarbības vidas sastāvdaļa. SAMS ir Latvijas kvalitātes infrastruktūras pamats zem viena jumta. Mēs pildām valsts uzdotās funkcijas, kā arī sniedzam komerciālus pakalpojumus. Protams, sadarbojamies ar ieinteresētām pusēm Latvijā, Baltijā un Eirāzijā. Labdien! Mans vārds ir Ingars Pilmanis, un es esmu Latvijas standarta vadītājs. Tātad, kā jums jau pat kā prezentēja, tātad Latvijas standarts ir viens no birojiem tātad šī kopējā jumta organizācijā. Šodien es vēlējos par standartiem parunāt, ja mēs paspēsim četros tādos blokos. Pirmais par standartiem, vispār par standartizācijas sistēmu, par standartizācijas institūciju, no kuriem, kas tie tādi ir, kā uz šiem standartiem skatās pasaulē, varbūt kur ir tās atšķirības starp to, un bieži vien domstarpības par to, kas ir standarti un kāpēc viņi ir tieši tādi. Un tas, ko man nācās dzirdēt arī nu pat, kā pa televīziju vēl pagājuši sestdien, tātad atkal jautājumā, kur nedaudz pieskarās standartiem, automātiski diktors stāsta par gurķiem, par eiro remontu un kaut ko tam līdzīgu. Uzreiz saku, nav standarta par gurķiem. Tas, kas kādreiz bija šie te stāšanās Eiropas Savienībā par gurķu izmēriem un kas tur vēl bija, tātad tie nav standarti. Visās šīs teritorijās ir pienākums pārņemt Eiropas standartus un atcelt visus konfliktējušos nacionālos standartus. Tātad, lai valstī izveidot kaut kāds speciāls nosacījums vai panākt kaut kādas atkāpes šīs tehniskajos noteikumos, tad standartu izstrādes gaitā tas ir jāiestrādā jau standarti. Mana pieredze standartizācijā jau ir vairāk kā 10 gadi Latvijā pārstāvis tādu uzņēmumu kā Inspekta Latvija. Mēs neesam liels uzņēmums, ja mēs skatāmies kopā, jo īpaši no tāda pasaules skatījuma. Mēs strādājam Ziemeļvalsts sektorā, esam pārstāvēti 7 valstīs, tā skaitā arī Latvijā. Latvijā kopā mēs esam 50 cilvēki. Eiropas pasaules kartē, uz kuras ir uzzīmēta Latvijas citās valsts, kurās Latvijas finieris eksportē savus produktus, kopā tās ir vairāk kā 40. Ja? Mums ir 10 tirsniecības biroji, ja? Līdz ar to un produkti, ko mēs ražojam, ja, tie pārsvarā ir visnotaļ pakļauti standartizētām prasībām, ja, un vai klasifikācijām. Un mēs, protams, esam sapratuši to, kā lai preci ieliktu Eiropas tirgu, vienalga Eiropas, pasaules, Latvijas tirgu, ja, ir jābūt apliecinājumam vai vienošanai starp pircēju un ražotāju par to, ka viņi atbilst kaut kam.